Es sabojāju draudzību. Šķita, ka būtu tik jauki dzīvot kopā, līdz brīdim, kad tas patiešām arī notika. Pēkšņi mēs vairs nespējām vienoties, kurai tad būs lielākā guļama istaba un kā arī godīgi sadalīt komunālos maksājumus. Kopdzīve arī ātri beidzās, taču tas man lika aizdomāties, kā vienošanās tiek organizētas lielos uzņēmumos. Mani sauc Anete, šobrīd strādāju PVC darījumu un vadības konsultāciju nodaļā. Darījuma konsultācija nodaļa mums ir sadalīta vairākās komandās. Ir komandas, kas nodarbojas ar uzņēmumu pirkšanu, pārdošanu, un tad no otras puses ir visdažādākā veida finanšu konsultācijas, kas sevī ietver stratēģijas, izstrādes, finansējumu, piesaistes vai citus ar finansējumu saistītus jautājumus. Ja man pavisam vienkāršos vārdos būtu jāizskaidro, kā izskatās mans tipiskais projekts, es viņu pielīdzinātu tādam matemātikas teksta uzdevumam, ko savulaik skolā esam risinājuši. Klients nāk pie konsultanta ar savu neskaidro jautājumu vai projektu, ko viņš vēlētos īstenot, un ar konsultanta palīdzību tiek atrisināts viņam, tā teikt, sarežģījums vai kāds jautājums, kas viņam bija radies. Tipiskākais jautājums no mūsu klientiem ir, kur dabūt naudu kādām investīcijām. Ja mēs ikdienā nopelnam savu darba algu un tas ir mūsu ienākuma avots, tad uzņēmumiem tas ir mazliet citādāk. Uzņēmums papildus naudu var iegūt dažādos veidos, gan no komercbankām, gan no biržas, gan no dažādiem investoriem. Tā skaitā pārdodot iespējams daļu no savu uzņēmumu citam uzņēmumam. Man patīk savs darbs, jo es katru dienu daru to, kas man patīk vislabāk. Ikdienu mācos ko jaunu un apgūst jaunas prasmes. Savā pēdējā studiju gadā ieraudzīju sludinājumu darbam par konsultanti iekš PVC. Tas, kas man uzrunāja sludinājumā, bija pirmo reizi mūžā visas darba prasības sakrita ar to, ko es māku darīt. Lasot darba piedāvājumu, man tiešām bija tāda sajūta, ka es vēl vienreiz izlasu to, ko esmu iemācījusies universitātē. Kurs pēc kursa sakrita ar to, ko arī prasīja šī pozīcija. Un patiesībā konsultants var būt jebkurš cilvēks, kas padziļinātāk zina kādu jomu. Piemēram, tie paši būvnieki var būt būvniecības eksperti un sniegt savas konsultācijas. Vislabākais ir nekad nebeigt mācīties. Tāpēc, ka tikai mācoties, mēs varam atklāt dažādas jaunas profesijas un iespējams tādā veidā arī atrast savu sapņu profesiju.